Mēs esam šovakar sapulcējušies šeit Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātē, lai parunātu par svarīgu tēmu, par medijpratību, un tādā šaurākā kontekstā par medijpratību digitālajās attiecībās. Un tā tad, principā tā tēma, ko mēs esam ieskicējuši kā tādu vadošo, ir parunāt par to, kas ar tevi var notikt, tad, kad tu esi nokļuvis internetā un tu tur vēlies iepazīties ar kādu cilvēku, ko tu nekad neesi saticis. Kas ir tie lielākie riski, kas ir lielākie draudi, kas tev var piemeklēt. Un tad par šīm tēmām gribam parunāt ar divām ekspertēm. Ar Lienu Valdmani, kur ir medijpratības eksperte un par šīm tēmām runā jau daudzus gadus, un arī ar Kristīnu Balodi, klīnisko psiholoģi, kura tad vairāk specializējas partneru attiecību un seksualitātes jautājumos, un tad es ceru, ka mēs kopā ar Lienu un Kristīnu varēsim uz šo tēmu paskatīties no tādiem dažādiem skatpunktiem un tad sapludināt tos skatījumus tādā kaut kādā vienotākā izpratnē. Centīsimies. Jā, centīsimies. Varbūt tad, Beāta, es došu tev vārdu. Jā, labvakar. Tad esiet sveicināts mūsu podkastā. Un es vēlētos iesākt ar tādu iepazīšanās jautājumu. Varbūt pastāstiet katru par sevi, ar ko jūs nodarbojaties un kāda ir jūsu pieredze šajā šodienas apskatāmajā tēmā. Jā, kā jau minēju, mani sauc Kristīna Balode. Es esmu klīniskais psihologs ar specializāciju seksoloģijā un partnerattiecību terapijā. Un es noteikti šajā sarunā arī pārstāvēšu vairāk to praktiķa viedokli, kā es saskaros ar šo jautājumu savās sarunās ar klientiem, caur viņu pieredzēm, caur tādu varbūt arī apkopotāku redzējumu, kur mēs kaut kādā tādā ilgākā laikā esam nonākuši, jo es praktizēju jau pietiekoši ilgu laiku, un līdz ar to ir arī, vismaz tas mans vērojums, ka ļoti mainījusies tā situācija, kāda viņa bija, varbūt, kamēr tā mēdīja pratība vispār, varbūt pat tāds jēdziens nebija izveidojies, un kāda tā situācija ir tagad, kad mēs aizvien vairāk tomēr par to runājam, ka kaut kāda pratība tur ir nepieciešama. Paldies! Man jau gribētos Kristīnai uzreiz mesties un sākt to diskusiju tādu karstu, bet labi, to laikam pēc mirkļa. Mani arī jau pareizi pieteica Liena Valdmane, Latvijas drošāka interneta centrs, un mēs ar medijpratību strādājam daudz plašāk, ne tikai šis viens aspekts, kas šovakar tiek iezīmēts, un patiesībā, kas ir interesanti, ka aizvien vairāk ar to saskaras ne tikai jau tādi pieauguši, nobrieduši cilvēki, kur varētu būt jau tavi klienti patiesībā, bet mēs par šo seksualitātes aspektu runājam jau no mazām dienām, kad sākas kailbilžu sūtīšana un tad dažādas mobbinga situācijas un viss pārējais. Tā kā, jā, tā ir taisnība, ka šīs situācijas brīdī, kad mēs sākam veidot pašu šo sociālo mediju saturu, kļūst aizvien biežākas un aizvien bīstamākas. Tā kā, jā. Paldies par iespēju šovakar par šo tēmu tik daudz un plaši runāt. Jā, paldies par šiem ievadvārdiem. Tātad tālāk vēlos iezīmēt galvenos konceptus, par ko mēs runāsim šovakar, kas būs viltus profili, kā tie veidojas un kas ir pamats šiem viltus profiliem, kā arī emocionālā vardarbība. Un sākumā es vēlos nedaudz parunāt par viltus profiliem digitālajā vidē, par konkrētu jēdzienu catfishing, no angļu valodas catfishing. Un šis jēdziens apzīmē viltus profilu izveidi, lai tos izmantotu iepazīstoties internetā. Un tās ir viltus bildes, viltus informāciju, un kāda ir jūsu pieredze saistībā ar šādu jēdzienu, vai jūs esat saskatījuši arī pašas šo internetu vidē, un kāds ir jūsu viedoklis par šo notikumu? Es sāku. Okay. Jā, interesanti to saukt par notikumu. Tas noteikti nav notikums, bet jā, protams, tā ir ikdienas realitāte. Tādas
Tas notiek, internets rada katru dienu jaunus izaicinājumus, krāpniecības veidi mainās, pielāgojas. Brīdī, kad mums šķiet, ok, ar šo mēs esam tikuši galā, informējuši lielāko daļu sabiedrības, radījuši zināmu noturību pret tiem riskiem, ir nākamais veids, kā krāpt. Tā kā patiesībā tas neko neatšķiras no dzīves. Un runājot par to, kāpēc tas notiek, un kāpēc cilvēki tam joprojām kļūst par upuriem un kāpēc kāds grib melot, atbildes tur ir ārkārtīgi sarežģītas. Tas ir bizness, tas ir lielākajā daļā gadījumā tā ir naudas pelnīšana, tīra krāpšanas schēma, kurā neviens patiesībā neveido viltus profilu sev. Tie ir uzņēmumi, ja tā tos var nosaukt, kuri veido simtiem viltus profilu, ar kuriem strādā profesionāli. Tā kā teikt, ka es tagad vienu dienu sēžu mājās un izveidošu savu viltus profilu un ielikšu savu smukāku bildi, lai ar mani vairāk iepazītos, tie laiki ir garām. Tā bija kādreiz, tie bija interneta pirmsākumi, ka mēs satraucāmies, kas notiks, ja mēs sāksim photoshopēt savus fotogrāfijas un izskatīties labāk, un kas tad notiks brīdī, kad mēs aiziesim iepazīties, un vai tā nebūs kaut kāda uzticības laušana. Tātad šie aspekti sen vairs šobrīd nav prioritātes. Prioritātes ir šī krāpniecība milzīgos apmēros, kura notiek tiešām pašmērķīgi, veidojot šos viltus profilus un ar tiem darbojoties. Un īstenībā, kas ir vispārsteidzošākais, tas ir ļoti ienesīgs bizness joprojām un visā pasaulē. Tā kā es domāju, ka tur ir tiešām jāstāsta psiholoģiski aspekti, kas liek cilvēkiem zinot, ka potenciāli tas ir riskanti, tomēr iepazīties, atbildēt un skaitīt naudu ļoti drīz jau pēc pirmajiem iepazīšanās signāliem. Jā, pirms es jautāju Kristīnai tieši par psiholoģiskiem aspektiem, es vēl mazliet varbūt papildinājumu vai precizējumu no tevis par to, kas varbūt ir tie biežākie scenāriji vai tās krāpniecības, tie ceļi vai schēmas, kur tad iekrīt tie cilvēki. Viens tu pieminēji jau naudas izkrāpšanu, bet noteikti ir vēl. Vai nauda tomēr ir tas finansiālā krāpniecība, tomēr ir tas šobrīd vadošais krāpniecības veids, ja mēs drīkstam viņu tā saukt? Protams, ka tā ir nauda, jā, viennozīmīgi, bet runājot par kā tas notiek, te ir tāda, atkal, katru jautājumu var dalīt 100 citos sīkākos jautājumos, bet, protams, ka noteikti nenoliedzami ir kādi cilvēki, kuri tiešām individuāli veido šos profilus un paši tos vada. Mēs zinām diezgan daudz medijos par to ir raksti, ka lūk, viens vīrietis ir apčakarējis tur 50 sievietes un izkrāpis tik un tik naudu. Protams, ir arī šie individuāli gadījumi, bet pamatā tas lielākais upuru skaits ir tieši no šiem lielajām schēmām, kur nav konkrēti cilvēks, kas ar jums sarakstās, kur ir vai tas ir bots, vai tur ir atkal var skatīties sīkāk, bet tur nav cilvēks pret cilvēku. Šī saruna nav, ka varbūt tomēr tieši es viņam iepatikšos, muļķības, tā tas nestrādā. Kristīna, jā, varbūt tad vairāk tavā lauciņā iekāpsim. Kā tev šķiet, kāpēc joprojām, kā jau tu pati minēji, medijpratība vairs nav galīgi jauns termins, bet kā par to runā, un arī informācija ir gan mēdījos, gan arī cilvēki savā starpā arvien vairāk par to runā. Un brīdina tur vecākā gada gājumu, ģimenes locekļus un tam līdzīgi, bet joprojām ir šie stāsti. Pat vēl lasīju, man šķiet, bija gadījums, kur sievietei 6,000 eiro izkrāpti. Tātad tas notiek joprojām. Kas ir tas iemesls, kāpēc cilvēki iekrīt uz šiem krāpniekiem un šīm schēmām? Es noteikti kā būtiskāko iemeslu minētu cilvēku romantisko dabu. Nav jau jādomā tikai par krāpniecību ārpus, kad kāds svešais mēģina apkrāpt kādu pat iepazītu. Mēs joprojām par krāpniecību varam runāt tuvāko cilvēku starpā, ģimenes locekļu starpā. Mums joprojām, it īpaši mūsu platumgrādos, laulības līgums ir aromantisks un diezgan tāds drosmīgs gājiens, ja kāds līdz tam vispār ir nonācis. Tā kā es teiktu, ka tā manā praksē viennozīmīgi apstiprinās, ka pēc būtības jau mēs esam tāda romantiska suga, kurai ārkārtīgi gribās to tuvību, un tad, kad mums tik ārkārtīgi liels ilgas ir pēc tās tuvības, mēs esam
Tāda ierobežota tā savā redzējumā. Un otrs, droši vien, ko es arī gribētu minēt, ka mēs nekad neesam bijuši tik izolēti viens no otra. Kādreiz šis risks iespējams bija arī tāds ierobežotāks, ne tikai tādēļ, ka šobrīd ir visas digitālās iespējas, bet arī tādēļ, ka mēs tomēr, draugs satikās ar draugu un mēs, es nezinu, draudzene ar draudzeni parunājās, kā tev tur iet. Tad šobrīd iespējams tā saruna vairāk notiek digitālajā vidē, un viņa notiek daudz virspusējāk, un līdz ar to mums nav tās laika vienības, kurās vispār atklāt reizēm, kādā absurdā mēs esam nonākuši, cik nekritiskās situācijās mēs esam iesaistījušies, un ņemot vērā, ka tas, ko mēs novērtējam pa zemu, manuprāt, ir, ka tajā brīdī, tad, kad sāk veidoties visi piesaistes hormoni, un viņu ietekme uz mūsu spriestspēju ir tiešām ļoti, ļoti ierobežojoša, un mēs vēl esam vieni un izolēti. Mums nav dusmīgs draugs vai draudzene vai radinieks vai, es nezinu, kāds tuvinieks, kurš pasaka, klau. Labi, es redzu visu to skaisto pusi, bet pagaidi. Vismaz nedēļu, es nezinu, mēnesi, vai parunājam par to vēl. Mēs esam noizolējušies, un mēs joprojām esam romantiski, un cilvēks pēc būtības ir sociāla suga radīts, lai veidot attiecības, un uz to mēs arī tiecamies, lai kā mums šobrīd ar to ietu, un te neiet runa tikai par romantiskām attiecībām, bet jebkādām attiecībām, ja es ilgstoši sēdēju izolācijā un pēkšņi uzrodās kāds, ar kuru iesaistīties ilgtermiņa sasaistē, un tur ir kopējs pārdzīvojums, tur ir kopēja grūtība pārvarēšana, tur ir kaut kāds lielais varoņdarbs, jo parasti ir tīpaši, kad ir schēmas. Cilvēks ir ticības un pārliecības būtne. Un mums jau ir kaut kāda vērtību sistēma, tīpaši, ja mēs skatāmies, kādēļ ļoti bieži tās ir sievietes, kurām tas trāpa. Kādai gribās glābt pasauli, kādai investēt bērnu veselībā, kādai saudzēt kokus, kādai tur vēl kaut ko darīt. Un it kā jau šķiet, kas tur? Es atbalstu kaut kādas savas vērtības un virzos caur tām vērtībām uz priekšu un vēl kopā ar patīkamu cilvēku. Es papildināšu, Kristīna, romantiskā krāpniecība, jā, sievietes, bet catfishings, par ko jautāja sākumā, patiesībā vīrieši ir gandrīz tikpat vai pat vēl vairāk iekrīt. Un kāpēc es to gribētu pateikt, tas pielikt tādu trešo iemeslu, kāpēc mēs paļaujamies krāpniecībai. Mūsdienu pasaulē cilvēks ārkārtīgi ātri visu grib dabūt. Viņš negrib ieguldīties. Tur sola ātri nopelnīt naudu, viņš to dara. Šis vīrietis sola mīlēt momentāli. Saprot, nevis paskatīsimies, kā būs, soli pa solim tuvojamies. Viņš tev mīl trešajā izziņā un mīl tā, ka viss tūlīt būs. Un es domāju, ka tas, ka mūsdienu cilvēks ir tik ātrs, tik nespējīgs vispār lēnām tuvoties viens otram, ka liekas, gan naudai, gan varai, gan visam. Tas ir attiecināms uz visu. Tā vēlme tūlīt tagad un pa īstam, un lai tas jautājums viss check done ir izdarīts, manuprāt, tas arī spēlē milzīgu lomu. Ne tikai tā romantiskā daba, bet arī tas, ko tas ātrums ar mums ir izdarījis. Nevis padomāt, apsēsties, pareflektēt, ko tas man nozīmē, ar ko es riskēju, bet hei, te man sola, te būs, tas tā kā pēc tūlīt un atlaid šajā brīdī ir lielākā. Man liekas, tas ir viens no iemesliem. Un papildinot to, ko tu teici par to vēlmu uzticēties, tas ir paradoxāli, jo runājot ar šīm apkrāptajām sievietēm, ar kurām mums ikdienā nāks saskaties diezgan bieži un to analizēt, kā tad tas notika, tur tiešām izpaužas tas, ka tā vēlme pieķerties ir tik liela, ka, ja tie vīrieši prasītu mazliet mazākas summas, viņas būtu gatavas regulāri maksāt tās summas tikai, lai būtu tas cilvēks, kas katru rītu tev novēl burvīgu dienu, kas katru stundu pajautā, kā tu jūties un kā tu izskaties, un vai tiešām tas ir tik labi, respektīvi, tas atbalsts un tā interese, sievietes ir gatavas par to maksāt. Un tas ir pārsteidzoši, un tā summa, līdz kurai ir, jo mēs kādreiz pilnīgi tā, šokā esot prasam, bet cik tu būtu gatavi maksāt par to interesi? Tiešām, nopietni. 1000 jau nē, bet ja tas ir dažu simtu robežās, tad, jā, tu zini, man bija laba sajūta, kamēr mēs sarakstījāmies. Man bija sajūta, ka kādam es rūpu. Un tā kā no vienas puses man reizēm liekas, ka varbūt tas nostrādā arī terapeitiski kaut kādā brīdī. Tās beigas vienmēr gan ir bēdīgas, jā.
Nu, kaut kādā brīdī jau mums ir jāatmostās, bet tas, ko tu saki, redz, ja tā ņem seksuālajiem impulsam, viņam jau pēc būtības ir šīs 3 šķautnes, un pasaule nekad nav domājusi par sievietes seksuālajām vajadzībām, kuras pārsvarā ir romantiski intelektuāls. Un līdz ar to, ja es varu par to naudu nopirkt sev to, kas apmierina mani, un ar to pieskārienu gan jau es pati tur kaut kā galā tikšu, jo ar šo to un kaut kā man īsti vairs mūsdienās arī, paldies Dievam, tas neinteresē. Es domāju, tas ārkārtīgi burvīgi var uzturēt to schēmu dzīvu, un savā ziņā varbūt arī tas, ko tu, piemēram, saki, trauma. Nu jā, protams, ka kaut kādā mērā mēs attopamies tad, kad mēs piedzīvojam to lūzuma brīdi, kur tā schēma sadrumstalojās, varbūt vai mums pieauga ambīcija, ko es vēl gribētu. Vai mēs zaudējam interesi, jo jāatcerās jau ir arī, kad reizēm arī cilvēks ieguldās, un viņš pats zaudēja interesi. Un tajā brīdī, kad es zaudēju interesi, es arī savādāk redzu situāciju. Un es domāju, katram no mums ir bijuši mirkļi dzīvē, kad es atskatos un liekas, ko es tur darīju, kādēļ man tas bija vajadzīgs. Mēs tā kā augam caur šīm te savā ziņā ievainojumībām un caur tām pieredzēm, kuras mūs tā kā atmodina. Bet tajā ziņā, kad šīs pirktās attiecības pēc būtības kļūst arvien populārākas visās jomās, un ja mēs kādreiz runājām, ka tās seksuālās, tādas tīri fiziski seksuālās attiecības ir vienīgās, kuras mēs pērkam. Nu, nē, es teiktu, sievietes pārsvarā pērk emocionālās un intelektuālās attiecības, un jāpajautā sev pašām, kur vēl es pērku, kur ne tikai tā ir schēma. Bet ja mēs par schēmām, Liene, nu, labi, es saprotu pēc sarunām vienkārši jau ar cilvēkiem, kas to ir pieredzējuši, cik ātri viņas saprot, ka viņas ir iekļuvušas schēmā. Cik ilgs ir tas periods, kamēr viņām vēl ir ilūzija par to, ka tas ir kaut kas romantisks vai ka viņas ir īstās attiecībās? Nu, nav tur viena atbilde, ka tas ir 3. vai 7. dienā, bet ir pilnīgi skaidrs, ka liela daļa sieviešu to apzinās no pirmā mirkļa, jo tie vīrieši, kuri raksta, vienmēr ir ārkārtīgi nozīmīgos amatos, kā likums viņi nekad nedzīvo tajā brīdī mājās, kā likums viņi ir atraitņi un ir kaut kādi bērni ārkārtīgi talantīgi vai slimi vai vēl kaut kas. Tas stāsts ir tik vien primitīvs, bet tajā pašā laikā, kā Kristīna jau minēja, tas ir iedarbīgākais stāsts, jo tevi atmodina glābēju parasti atmodina skolotājām, viņi ļoti mērķē, viņi izpēta pirms tam tavu profilu, viņi ļoti labi zina, uz kuru sievietes tipu, ar kuru stāstu darboties. Dzīvnieki, ja ir bildēs, tad viņš, protams, ir ar 4 milzīgiem labradoriem, ja skolotāji, kā es minēju, tad ir bērni, ja viņa ir ar modi saistīta, tad viņš noteikti ir jaunais dizainers, censonis vai vēl kaut kas, respektīvi tie stāsti tiek mērķēti. Līdz ar to, protams, kaut kāds zemapziņas vēlme ticēt tam, ka šis ir tas īstais un ar mani notiks brīnums, protams, ka ir. Interesanti ir tas, ka brīdī, kad sievietes to saprot, sākas citi argumenti. Ne tikai tas, ka es psiholoģiski gribu būt kopā, jo tas man kaut ko tomēr atrisina, dod kaut kādu emociju, sākās racionāli argumenti. Es uzlaboju angļu valodu, piemēram. Vai, piemēram, man sūta tik skaistas bildes, es neesmu tu redzējusi to zemi vai to zemi, un tagad man tas ir tā kā piedāvājumā. Un tur ir, tie argumenti ir ļoti dažādi, bet cilvēks sevi sargā. Jūs ļoti labi zināt, ka mēs gribam ticēt tam brīnumam, un, protams, ka reizēm ir tā, ka ar vienā sarunā ar draugu viņi saka, jā, mēs saprotam, ka tas ir tā, bet tik un tā turpina sarakstīties. Un tas ir tā sajūta, ka es jau pārstāšu tajā brīdī, kad būs par traku. Bet, kā mēs redzam, daļa spēja to naudiņu neaizskaitīt, bet daļa tomēr skaita. Un tās summas ir milzīgas, un tie stāsti ir milzīgi. Dramatiski ir pārdotas mājas, ir pārdotas mašīnas, ir visi ietaupījumi, kredīti un viss pārējais, un pretīm tu nesaņem patiesībā neko. Zinot, ka tā ir schēma. Zinot, bet redzi, kā es minēju, viņi jau arī aug tajā schēmā. Un ir bijuši pat gadījumi, ka tiešām kaut kāds vīrietis pat atbrauc pirmo reizi. Un tā nakts vai nedēļa ir pasakaina. Un tā schēma izvēršās pēc 2 reizēm, piemēram, tikai kā schēma. Tur šie cilvēki ir gudri, viņi strādā, tas ir viņu darbiņš. Līdz ar to teikt, ka vienmēr tā schēma ir 4. dienā tiek prasīts 1 miljons, tā tas nav. Nē. Tā kā tur ir jābūt... Es nezinu, man šķiet, ka ir jāļaujās, kamēr tas tevi nesāpina, un tad, kad tev šķiet, ka tas ir
es negribu nevienam neko skaitīt, vai es sāku apvainoties uz to vīrieti, jo izrādās, ka tas ir kaut kāds krāpnieks. Tajā brīdī vairs tas nav ok, bet kamēr ir labi, es domāju, baudam, nav ko. Tas, ko es redzējis, ka tur jau ir vēl tas nākošais elements, ka tad nevar likties mierā, tad es viņu audzināšu. Ja, un tad es pat ieparos vēl siepēs. Kādā ziņā audzinās? Nu, tad es viņam parādīšu, kurš kuru. Un es sāku piedalīties tur tai spēlē, nu, nepamanot, ka būtībā, jo jebkurā gadījumā es nevis radu apstākļus, bet es joprojām reaģēju. Es reaģēju, un tas, ko es esmu piedzīvojis caur klientu stāstiem, ka tur jau, protams, ir vēl arī tas nākošais biedējošākais līmenis, kurā sākās draudi, kurā sākās manipulācija ar kaut kādas situācijas atklāšanu, jo būtu jau brīnišķīgi, ja mēs tā varētu teikt, ka mēs visi dzīvojam tādās caurspīdīgās pasaulēs, bet tur jau nebūs tikai visi tādi atklāti stāsti, kā es meklēju savu sapņu, tagad es nezinu partneri, vai es nezinu dziļāko domu biedru, mēs tur tagad kopā pārvērtīsim pasauli. Ļoti bieži jau pieauguši cilvēka dzīve, viņi tā kā dažādās jomās uzslāņojas. Viens stāsts uz otru stāstu, viens cilvēks uz otru cilvēka klātesamības. Mēs reti, kad varam runāt par attiecību, nu, būtībā par pāri attiecībām. Jo lielāks vecums, jo vairāk tur jau būs iesaistīti daudzi un dažādi cilvēki, kādēļ mēs veicam darbības, un tad jau sākās tas otrs, tās manipulācijas, kuras ir pietiekoši uz kaunu un vainu, nu, raidītas, uz apdraudētības sajūtu, kad es varu zaudēt, un tad labāk es pārrakstu to māju, jo tas iespējams ir ātrākais un vieglākais veids, kā es no šīs situācijas varu tikt ārā, jo tur ir kaut kas lielāks, ko es baidos zaudēt. Un tur visbiežāk tie ir šie, tu domā arī visi šie video, kas ir sūtīti kailbildes, īpaši, ja tu esi skolas direktors vai vēl kaut kas, nu tas ir primitīvākais veids. Es teiktu, ka tas pat ir diezgan agresīvs, bet tas, ko mēs neesam, manuprāt, vēl tā novērtējuši, cilvēkiem mēdz būt kauns un neērti par tik elementārām lietām, ka mums prātā neienāk. Nu, tā kā, ka es piekdienas vakarā eju dejot tur, nezinu, tango un neviens to nezina. Un tas man var būt tik milzīgi apdraudētības sajūta, ka tas atklāsies, ka man nevajag ne kailfoto, ne kaut kādas, es nezinu, ārkārtīgi neētiskas manā redzējumā darbības, bet vienkārši kaut kāds fakts, kuram iracionāli manā redzējumā ir pārvērtēta nozīme, otram cilvēkam kļūst par to spēles mehānismu, uz kura ar mani var manipulēt. Un kā jau tu minēji, tie tomēr parasti ir cilvēki, kuriem ir šī psiholoģiskā pratība no sākuma cilvēku izzināt. Līdz ar to tur tie daudzie jautājumi un maz atbilžu par sevi, bet pārsvarā ļoti izzinoši un pasties, un beidzot ir cilvēks, kurš par mani interesējās un tādās niansēs, ka man neviens nekad vispār to nebija man prasījis, varbūt terapeits vienīgi. Tā kā tur ir šī arī padziļinātā psiholoģiskā pratība vispār, kā cilvēku atvērt, kā viņu emocionāli saturēt, kā viņu intelektuāli ieinteresēt, kā parādīt to kopradas momentu, kurā mēs abi divi kopā šo te brīnumu radam. Mazliet pasargātāk ir tā grupa, kura švaki zina angļu valodu, jo tur mēs redzam ļoti primitīvu informāciju tiek sniegta, un tie ir tie gadījumi par šīm kailbildēm un video, ka nevarot izstāstīt tās sajūtas, nevarot īsti atbildēt par to, kā tad es tur dzīvoju vai uz kādu tango nodarbību eju vai neeju, tad tur tāds primitīvāks mazliet variants ir, bet tas ir vēl vairāk šantažējams, protams. Jā, es gribēju tieši vaicāt, vai šis elements savākt kompromātu, ja tā var teikt, ir nu, tāda ierasta praksa šajās schēmās, nu, teiksim, tajās, lai ir materiāls, ko izmantot kaut kādā brīdī, vai tas ir no gadījuma uz gadījumu? Tas ir ierasts, ir arī tajā brīdī, kad tiek atmaskoti tie krāpnieki, tie, kuriem tas interesē, var pastīties vairāk tās schēmas viņiem. Tas ir interesanti, jo es esmu redzējis bildes, kur ir pie sienas tātad tie sieviešu profili, jo tur neraksta, tev neatbild viens cilvēks, un viņi atzīmē, kurš ir atbildējis, cikos viņai beidzas darbs, cikos ir jāpasaka, ka viņa ir skaista. Nu, tur ir algoritmi, tas viss strādā. Tieši tā kā Kristīna teica, tur ir psihologi, kas ir sastādījuši, ko kuram rakstīt. Bet, jā, tas, kas ir, manuprāt, es aizmirsu jautājumu.
vai kompromāta ievākšana ir jā, es sāku stāstīt par bildēm. Jā, tēma šausmīgi nepatīkam, tāpēc tā laikam no galvas lido ātri ārā. Jā, kompromāts tiek ievākts vienmēr, jo jebkura informācija var būt kompromāts. Es nedomāju, ka viņi vienmēr to vāc ar mērķi kompromitēt, bet to, ko mēs arī esam novērojuši, viņi diezgan ātri liek mierā. Ja sieviete nogriež kā ar nazi, nevis sāk audzināt, sāk zvanīties, sāk sūtīt kaut kādas asarainas vēstules vai vēl īsziņas, tad tur ir dažu dienu jautājums parasti. Tas nav tā, ka viņi tev sāk draudēt tur tik ļoti, jo tad viņi saprot, ka cilvēks vērsīsies policijā vai bloķēs šo kontu, viņiem jau nav tik garas rokas, lielākā daļa šo cilvēku nav Latvijā un ir ārkārtīgi tālu no Latvijas, līdz ar to tas nav tik viennozīmīgi. Bet tas, ka mēs gribam kaut ko slēpt, protams, un katram ir kaut kas slēpjams. Jā, man jautājums Kristīnai vairāk par šiem te krāpniekiem. Kas tavuprāt notiek šo krāpnieku prātos, kāpēc vispār notiek šādas darbības, kāpēc viņiem tas ir vajadzīgs, vai tas ir kaut kāds emocionālais baudījums vai kaut kāda, teiksim, tā trauma, kas ir vienkārši jāaizpilda? Ko tu par to varētu teikt? Jā, redz, man liekas, pats jautājums jau ietver sevī to, ka mēs ļoti gribam to attiecināt uz kaut kādu konkrētu individu, bet, diemžēl, lielākoties tā patiešām nav individu problēma. Tur nav ne trauma, nekā ārkārtīgi kaut kāda aizmuguras vajadzība. Tā patiešām ir klaji patērētāja sabiedrības kaut kāda jaunā forma, kā mums atkal vienu otru patērēt. Jā. Un es domāju, ka tieši tādēļ tas arī šķiet tik neticami, kā to var izdarīt, jo mums gribās to norakstīt uz šauru sabiedrības daļu, kas ir, pieņemsim, nezinu, sociopāti, psihopāti, kaut kādas histēriskas, un kaut gan tās pat nevarēs nokontrolēt ilgtermiņā šādas te uzvedības. Varbūt narcistiskākas personības ar pastiprinātām empāta spējām, bet empātijas trūkumu pret otru cilvēku pārdzīvojumu. Bet tas ir tas vēlamais. Bet realitāte mums skaidri rāda, ka nē. Tie ir tādi paši cilvēki kā mēs, kuri saprot, ka viņi kaut kādā veidā var sev pārliecināt, ka tas ir labs veids, kā pelnīt naudu, kā uzturēt ģimeni, kā iespējams realizēties dzīvē. Tas, ko es esmu arī sastapusies, kā tur vienmēr ir šis izglītojošais elements. Un it īpaši tur, kur runa iet par vīriešu auditoriju. Šis te varas elements, kurus var redzēt, kā piemēram iemācoties elementāru aktīvās klausīšanās metodi, cik viņi ir iedarbība. Tāpēc, ka mēs neklausamies viens otram. Tā kā pilnīgi vienalga, ko otrs saka, es jau nesu sagaidījuši beigas, es jau nāku klajā ar to, ko es par to domāju, kas man ir par to sakāms. Tā kā tie pat ir tādi reizēm elementāri skili, paši primitīvākie, psiholoģiskie skili, kas mums ir nepieciešami kontaktu uzturēšanā. Un viņi dod varas sajūtu, viņi dod pašapziņas tādu sajūtu, viņi rada ietekmes sajūtu. Kaut kādā mērā tur vienmēr, kā visām ēnas darbībām, tur ir šis te audzinošais moments sabiedrībā ir jāatvesaļojās, galā viņas pašas ir viegli jocīgas, kad viņas šajā iesaistās, tā, tad viņām to vajag, viņām tas patīk, tur būs visi dzimuma stereotipi, mēs varēsim veselu rindu nokārtot, kādēļ, lai mēs sadarbotos tajā. Bet skumjā ziņa tomēr ir tā, ka tur ļoti reti sēdēs viens psihopāts un schēmos, kā viņam tagad. Un vēl, lai pievērtu sāli vēl vairāk, tie pat lielākajā daļā gadījumu, nav statistikas, es to nevaru teikt, bet vienmēr tur ir arī sievietes iesaistītas. Tā kā es domāju, ka tas varētu būt viens no argumentiem, kas gan ir jāsaprot, ka tu vai nu tu saraksties ar robotu, vai tu saraksties ar sievieti, vai tu saraksties ar cilvēku, kas randomā nāk uz darbu, un nākamajā dienā tev īstenībā pat atbild jau cits cilvēks. Līdz ar to, ja jautājumu uzdod, ka tu viņu mēģina identificēt kā vienu cilvēku, tad tas jau ir solis tanī, ka tu vari sākt ticēt, ka viņš tieši tevi iemīlēs. Tā kā tas ir ļoti bīstami. Manuprāt, uzreiz tev galvā ir jāslēdz ārā tas, ka tas nav cilvēks, ar ko tu saraksties. Ja mēs runājam tiešām par krāpniecību, ja mēs runājam par kaut kādu apsēstu individu, kurš tiešām ir iemīlējies kādā modelē, tad tā ir pilnīgi cita saruna, jo tur varētu būt traumas vai viss pārējais. Bet tīri par krāpniecību runājot, vienīgais dzinols ir nauda. Punkts. Viņi pelna naudu. Tur nav cita.
Jā, tu pieskāries pirms tam arī tam segmentam ar finanšu krāpniecībām vīrieši, kuri tiek apkrāpti, jā, kas ir nevis caur šo romantisko stāstu, bet caur citām schēmām. Viņš jau arī ļoti romantisks. Jā, vīrietis negrib naudu. Primārās attiecības ir ar naudu. Mēs varbūt šo vēl varam mazliet pašķitināt, jo es pat esmu arī dzirdējusi stāstus no tuvākiem vai tālākiem lokiem, kur vīrieši ir iekrituši uz ātrās peļņas iespējām. Un man liekas, ka laikos, kur ir tik liela finansiālā nestabilitāte, daudziem iespējams ir arvien lielāka bīstamība iekrist uz šīm schēmām. Jā, varbūt par šo mazliet. Jā, es gribētu teikt, ka gan vīrieši, gan sievietes visam pamatā ir vēlme ļoti, ļoti uzticēties. Un tā ir ne tikai vēlme dabūt naudu vai dabūt šo mīlestību, bet visam pamatā ir tas, ka mēs tik ļoti neusticamies savā ikdienas dzīvē politiķiem, mēdījiem, mēs tā kā nekam negribam uzticēties. Tā pašā laikā pilnīgi svešs cilvēks no interneta tev izraisa lielāku uzticēšanās sajūtu. Un tā ir tēma, ko šobrīd ļoti daudz pēta, nevarot saprast, kas nostrādā, ka tu tiešām uzticies tam, tev atnāk politiķis, tu netici, ka rīt tu nopelnīsi miljonu. Te tev pēkšņi atnāk kaut kāda mistiska ziņa, un tu esi gatavs tam ticēt. Kas tavā prātā nostrādā? Kāpēc tu tik ļoti netici acīm redzamajiem cilvēkiem, sataustāmajai videi, bet notici tur? Atbildes man nav, bet kaut kas tanī nostrādā. Runājot par šo krāpniecības veidu kā tādu, tas jau nav tikai tur vēlme mudinājums investēt, pirkt kaut ko, darīt kaut ko. Tā krāpniecība ir visdažādākā. Un sākot no tā, ka mēs papildinām kādam, par 5 eiro kaut ko dodot iespēju, atjaunot tur kaut kādu datorspēles piekļuvi vai vēl kaut ko līdz pāris miljoniem. Tā krāpniecība ir ārkārtīgi dažāda, niansēta, un katrs krāpnieku kantors, ja tā varētu teikt, nodarbojas ar savu veidu. Viena vilto domēnus, pieļaujot speciāli tur ļoti lielu līdzību, un ko var atpazīt tikai ar mazu punktiņu. Citi tevi steidzina pa telefonu, tūlīt, ja tu investēsi, tev būs tā iespēja. Tam visam pamatā ir šī vēlme uzticēties, kas ir neizprotama, un otrā pusē ir šī milzīgā steiga, kas tev neļauj domāt, kas tev neļauj pamanīt, ka šajā mājaslapā tiešām ir nepareiza adrese, valsts policija, kur pēkšņi tev sūta kaut kādos mistiskos portālos ziņas un tā tālāk. Tā kā aspektu ir ārkārtīgi daudz, pie kuriem pieķerties, bet visam pamatā ir šī vēlme uzticēties un vēlme ātri kļūt bagātam, veiksmīgam, gudrākam par citiem, jo parasti tas viss sākas, īpaši, ja tu tiek prasīta nauda, šo zina tikai daži cilvēki, tu esi unikāli, tu esi dabūjis ārkārtīgi iespēju, un tagad tev tā ir jāizmanto. Tur tiek manipulēts pēc pilnas programmas ar visu pēc kārtas. Un reizēm jau tie stāsti arī ir, kāds ar kriptovalūtu un visām šīm schēmām sākotnēji ir pelnījis, un tāpēc arī tev rodas tā uzticēšanās, labāk būt pirmajam nekā tad, kad vairs nekas tur nav, ja? Tā kā, tur ir aspektu buķeti, ko noteikti Kristīna var kaut kā detalizēti šķetināt un skaidrot. Es klausoties aizdomājos, redz, kā mums ir ar to uzticēšanos. Mēs jau pēc būtības uzticēšanos dodam, uzticēšanos neviens nenopelna. Cilvēks cilvēku dzīvības laikā pieviļ un gribot, negribot, pat bez īpaši ļauniem nodomiem, tikai tādēļ, ka 2 cilvēku vajadzības 100% nevar būt apmierināts vienā laikā un telpā, kur nu vēl ir iesaistīti vairāk cilvēki. Šī vilšanās ir daļa no cilvēciskās dzīves pieredzes, bet kādēļ mēs neusticamies tiem, kas pie mums atgriežas, tādēļ, kad ar viņiem mums ir šie vilšanās kopīgie stāsti. Ar svešiem cilvēkiem mums ir tikai bāziska atļaušanās dot iespēju. Un tā kā mēs tomēr, man jāatgriežās, esam ticības cilvēki, ka mums jau gribās ticēt, ka tas labais pastāv, ka tas brīnumaini skaistais var attiekties arī uz manis. Un es teiktu, ka veselīga psihe jau pēc būtības ir radīta piedzīvošanai, nevis izdzīvošanai. Ja mēs visu laiku tā fobiski sēdēsim un sevi no visa sargāsim, arī, piemēram, no tām sarakstēm, tur drīzāk tā atslēga droši vien būs tajā, vai es radu apstākļus, kuros es saprotu, kāpēc es kaut ko daru, vai es vienkārši pieradinu sevi pie reaģēšanas.
Un tur, ja jau ir aizgājis pa tālu, tad rodās arī šīs līdzatkarīgie paterni un nav vairs tik vienkārši arī no viņiem izkāpt. Bet būtībā sākumā tas ir normāli, veselīgi cilvēku psihiski pazīme, ka mēs uzticamies pasaulē. Tā būtībā ir tā drošā piesaiste, kura reprezentējās, kas laik nesēž pie datora. Katrā mīļā brīdī te man apčakarēs, te man samalos, te man atņems kaut ko un te man vēl kaut ko. Un arī tas, ka tomēr katrs no mums ikdienā kaut kur caur savu pieredzi jau ir arī normalizējis to, ka tā apčakarēšana tā kā ir daļa no cilvēciskās dzīvošanas. Kaut vai arī mēs paskatāmies uz to pašu sieviešu auditoriju, kura ļoti bieži tiek pieminēta kā šī upura pozīcija. Bet tajā pašā laikā, ja mēs paskatāmies sieviešu uzvedību, kā ar savu seksuālo varu tiek manipulēts uz otru pusi, tad, kad gribās, te man gribas smaidiņu, te man gribas kokteili, te man gribas somiņu, te man gribas uz teātri aiziet, te man gribas vēl kaut ko, un es saprotu, ka man jau limiti nav, jo būtībā, jo es vairāk kotējos. Kurš tad būs tas mans ētiskais radars, kurā brīdī es beigšu kaut ko tur darīt? Un varbūt es neesmu izveidojis sistēmu, kas to naudu man tai kontā skaitīs schēmu, bet pats paterns, un tad, kad es sevi atpazīstu kaut ko, es jau arī otrā to tik, mēs normalizējam ar savu pieredzi, tāpēc tas, kas ir vienreiz piedzīvots sevi un ir vienreiz piedzīvots realitātē, jo tomēr ir lielāka iespēja, ka tas atkārtosies savukārt tik balts, tīrs un šķīsts, bez jebkādiem tur motīviem, aizmugurējiem jau, tomēr neviens no mums nav. Es tikai gribēju papildināt, ka jā, ir ļoti labi ticēt un tam visam ir jābūt viennozīmīgi, bet žēl ir to cilvēku un īpaši par krāpnieku upuriem visbiežāk kļūst absolūti neaizsargāti cilvēki. Tās nav šīs sievietes, kuras pelna sev uzmanību vai vēl kaut kā. Tās, diemžēl, ir sievietes, kurām visticamāk nav bijusi nekāda uzmanība, kuras dzīvo kādā reģionā atrauti no iespējas varbūt komunicēt ikdienā un tā tālāk. Respektīvi, man gribētos teikt, ka tomēr tā vajag... Es nesaku, ka ir krampjaini jāsēž un jāredz riski visapkārt. Noteikti nē. Ir jāpaļaujas tam, ka labais var notikt un tas noteikti notiek. Bet brīdī, ja tev kāds prasa pārskaitīt par neko pāris tūkstošus, un tie ir tavi pēdējie tūkstoši, nevis vienkārši daži tūkstoši no taviem ļoti lieliem iekrājumiem, tad tomēr ir jāsāk domāt ar galvu tajā visā situācijā. Jā, bet tas būs noteikti par to, vai es radu apstākļus. Redz, ja es ieeju interneta vidē un es saprotu, man tie ir tie 3000, es labprāt viņus kaut kur ieguldītu. Un varbūt patiešām gribu pirmoreiz dzīvē aizsūtīt svešiniekam, kurš pirmais atrakstīs, tam aizsūtīšu. Tas ir par to proaktivitāti, izvēles izdarīšanu, kādēļ es turēju. Iekrīt jau ļoti bieži tās sievietes, tur, kur sievietes konceptuāli iekrīt bāziski visā dzīvē, tāpēc, ka lielākoties ir reakcija uz kaut ko, jo es gribu patikt, man ir grūti atteikt, es jūtos ļoti izolēta, bet es neradu apstākļus, jo tajā brīdī, kad es ieslēdzu to datoru un uzsāku komunikāciju, un es gribu kaut ko pateikt, es gribu kaut ko uzzināt, es gribu kaut kur ieguldīt, es gribu kaut ko attīstīt, kā tieši es varētu pazaudēt to sajūtu par to limitu un to mēru, tik vienkārši kā tas paliek parasti notiek. Tā ir šī te reaktivitāte, vienkārši ātra un strauja reaktivitāte, un tā kā pretī parasti jau tomēr ir cilvēks, kurš saprot, ko viņš dara, tad tas virpuls iegriežās, un tad jau tur nebūs starpības. Es nopērku kārtējo kurpju pāri, kur man nevajag, jo ir pēkšņi atlaid un ar lielu ciparu iecērtās viņa sejā, vai es vienkārši nospiežu delīt, jo tur tūdaļ viens, es nezinu, mirs, atteiksies sirds, beigsies izpārdošana vai vienalga kas, bet tā ir tik un tā reaktivitāte savā būtībā. Tas nozīmē, ka tā vairāk ir tā smadzenes daļa, kura atbild nevis par apzinātu lēmumu pieņemšanu, kritisko domāšanu, situācijas izvērtēšanu, savu vērtību apzināšanos, bet tomēr šī impulsu vadības trūkumus, kuras vienkārši ātri iegāžos reflektīvā uzvedībā uz kaut ko, iedod man jebko, tas notiks tieši tāpat, iedos pīrādziņu, būs mutē, nemaz nepamanīšu, ka es apēdu, ēdīšu jau nākošo. Tā kā, tas, man liekas, ir tas, kur ir tā lielā atšķirība. Tā bāziski iet uzticēties visam. Man liekas, tas ir arī daļa no pieaugšanas, ka mēs kaut kādā mērā tomēr saprotam, ka tā pasaule nav tik viennozīmīga. Nekas te nav tik viennozīmīgs, bet nevienmēr pasas dati liecina par pieaugšanu. Tikai tā problēma, manuprāt, ir tā, ka liela daļa šo cilvēku, kuri dara to visu, ka viņi neapzinās to, ka to naudu nevarēs dabūt atpakaļ. Ja mēs runājam tieši par krāpniecību, jo tas ir pārsteidzoši, cik lielas acis un cik liels izbrīns ir, ka
Bet kurš tad tev dos atpakaļ, ja tu esi labprātīgi, jo tā policijas darbība ir skaidra, viņi, protams, cenšas šos krāpniekus atrast, bet nav jau tā, ka tev nākamajā dienā paziņojot, ka nē, es gribu atpakaļ to naudu, ka kāds tev viņu atskaitīs, ne banka, ne valsts, neviens to neizdara. Un tas, man liekas, tas brīdis, ka tu it kā gribi spēlēties, bet no tām sekām tu īstenībā, tu viņus neapzinies līdz galam, jo viens ir tur salauzta sirds vai pēkšņi vientulība atkal vai vēl kaut kas, bet otrs ir, ka tu esi tiešām atdevis visus savus ietaupījumus un es nonācu parādos un visā pārējā. Tā kā to stāstu ir, jā, viņi ļoti labi, ka tu to analizē, kāpēc tas notiek, bet ļoti interesanti ir brīdis, kurā tas jau ir noticis, jo tur vairs pēkšņi nestrādā šie visi faktori. Tur pēkšņi ir pārsteigums par to, kā tad tas tā ir tagad sanācis. Tas ir tas brieduma trūkums. Protams, ka es būšu pārsteigta, ja man neienāca prātā, ka kaut kādā mērā dara iedziļināties tajā detaļās. Tas ir tāda neuzmanīgums. Man vienmēr nāk prātā šajā gadījumā kaut kāda pieredze ar sieviešu auditoriju atšķirībā tomēr no maskulīnās auditorijas, kaut vai ienākot terapijas kabinetā. Nemaz nerunāt par visādiem semināriem, lekcijām, retrītiem, izbraukumiem un vēl kaut kur. Ļoti liels procents ierodās pat nezinot, kur. Un man liekas, tas ļoti daudz ko pasaka par dzimumu. Par dzimumu briedumu un atbildības uzņemšanos par savas dzīves izvēlēm. Kur tai pašā laikā, ja mēs paskatāmies, kur vīrietis investēs, tur varbūt ir kaut kāds, tā teikt, problemātika uz otru pusi, varbūt vajadzētu vairāk kaut kur investēt, izņemot tikai savā priekšstatā par sevi. Bet tur būs jautājumu galā, kas te būs, ko man par to dos, ko es dabūšu pretī, vai tas šis būs ar vienu reizi, būs pietiekami ātri. Tā ka droši vien arī tur iekrīt tomēr dāmas vairāk uz tādu nekritiskumu izvēles izdarīšanā vispār, kuras iesaistos. Liena, tu jau mazliet ieskicēji, bet es nezinu, vai tu varēsi atbildēt šo jautājumu, bet par to profilu cilvēku, kas ir tas varbūt visbiežāk apkrāptais? Tu minēji, jā, sievieti, kas ir atrauta vai izolēta kaut kādā ziņā un varbūt no reģioniem, bet kas varbūt ir vēl tās cilvēku grupas, kas ir visbiežāk pakļautas šādām schēmām? Tur ir jāskatās, krāpniecība notiek visā pasaulē, un tas sievietes tips, ja mēs tagad par sievietēm runājam un romantisko krāpšanu, tad, protams, ka tās ir dāmas pēc 40, dāmas pēc 50 un vēl lielākā vecumā, kurām šķiet, ka viss dzīvē vēl tomēr nav, tā kā noticis, un šī tik romantiski vēl man nekad nav bijis, un ka man jau tur 6 no rīta sūta dziesmas un tā tālāk. Tā kā es gribu teikt, ka tās ir dāmas, kurām reālajā dzīvē ir daudz mazāks piepildījums tajās īstajās attiecībās iespējams, un arī, protams, otrs veids ir ļoti aizņemtas sievietes, kuras tiešām ļoti daudz strādā, kurām šķiet, ka tas ir viens no veidiem, kā vispār dabūt ātru, vienkāršu uzmanību. Ja? Tur es gribu ticēt, ka tā naudas aizskaitīšana nenotiek, bet sievietes, kurām šķiet, bērni man ir izauguši, zaudēt man nav ko, kāpēc, lai es neriskēju, un galu galā, ja viņam palīdzēs to slimo sirdi, tā mana māja izārstēt tā naudiņa, ko es iegūšu, tad labāk es to daru, un atkal tas glābšanas instinkts ir tik liels, ka es esmu dzirdējuši ļoti maz stāstus par jaunām, veiksmīgām, pašpārliecinātām dāmām, kuras iesaistītos šādās schēmās. Tā kā kaut kāda zināma vecuma, ar vecumu tomēr tas ir saistīts tā. Jā, tas, ko tu man pirms sarunas norādīji, ka visticamāk, ka tie nebūs jauni cilvēki. Jauniem tas ir savādāk. Tur ir tiešām šī krāpšanās ar bildēm un kailbilžu izmānīšana, un tad notiek šantāžu par to, jo tur nav tas romantiskais piesitiens. Tur tās attiecības ir daudz primitīvākas. Es tev nosūtu kailbildi, tu man nosūti, tad mēs vēlreiz apmainamies ar kaut ko, un tad ir pieprasījums, ja tu nevēlies, lai šo redz visa klase vai visi tavi draugi sociālajos mēdījos, tad tev ir jāsamaksā. Tur neveido šīs ārkārtīgi romantiskās attiecības. Tas, par ko mēs runājam gari un plaši, tas vairāk ir tāds attiecību veidošanas modelis, un tur tam piesaistes aspektam ir milzīga nozīme. Šeit tas ir vairāk, neapdomīgi, smuks čalis, es viņam arī aizsūtīšu, forši paprasīja bildi, forši norēģēja uz manu bildi, tad reku tagad būs. Tas ir bieži tas tāds. Ir ļoti izplatīts. Jā.
Jā, tāpat. Es saku, krāpniecība tas ir puķis ar 100 galvām, un tev šķiet, ka tu vienu nocērt un jaunas 10 atauga vietā. Tā kā teikt, ka mēs kādreiz būsim pasargāti, nē. Tieši tāpēc arī mēs mudinam domāt kritiski, apzināties to, kas apkārt notiek, jo cilvēku prātu vada ļoti daudz domāšanas kļūdas, kuras liek ticēt tiem aizspriedumiem, kuriem tu esi ticējis līdz šim, kur pirmā informācija, kurai tu esi tā kā noticējis, ka tā tas varētu būt, arī tu visus caur šo prizmu skaties. Līdz ar to, ja kādreiz sieviete ir redzējusi, ka kādai ir izdevies veiksmīgi iepazīties, un lūk, viņa taču ar viņu joprojām ir kopā, tad noteikti būs daudz nekritiskāks skats uz to. Tā kā tam visam pamatā ir, manuprāt, laiks, pieredze, laime reālajā dzīvē, nejusties vientuļam, apzināties, kas notiek, un patiesībā ar ļoti atvērtu prātu to pasauli tvērt. Nevis sēdēt iekrampējušam, es pilnīgi piekrītu, tā ir tāda ļoti patoloģiska, manuprāt, reakcija, bet apzināties, ka tas, kas apkārt notiek, tā ir realitāte, un no tavas rīcības ir atkarīgs, kāda tā realitāte būs tavā tajā burbulītī. Jā, mans nākamais jautājums būs saistīts no tāda psiholoģiska aspekta. Tā kā šis podcasts ir vairāk tieši tēmāts uz jauniešu auditoriju, Liena arī tieši pieminēja par, kas notiek šajā krāpniecībā ar jauniešu auditoriju, kad notiek šī visi kalfoto video sūtīšanas un pēc tam šīs šantāžas, nonākot upara lomā. Kas īsti notiek cilvēka galvā? Kādi ir šie psiholoģiskie aspekti, kādas ir šīs traumas, kā to vispār risināt? Un vispār tam ir izēja. Izēja jau ir vienmēr, bet ir jāvēršās pēc palīdzības. Manuprāt, jauniešu auditorijai liels jautājums ir par to, vai man ir mans uzticamības loks, vai man ir cilvēki, ar kuriem es vispār dalos, jo jauniešu auditorijā ir tas risks, kad ir stilīgi būt tādam vienpatim, būt mazliet izolētam, un kaut kādā mērā līdz ar to arī ierobežotam tajā brīdī tā resursos, lai paskatītos, cik liela vara tad, piemēram, ja man draud ar kaut kā izpaušana, tad objektīvi tur būtu. Es teiktu, es saskaros tai savā darbiņā vairāk ar to, kad jaunā auditorija tomēr ir atvērtāka. Es pieļauju, ka, ja mēs salīdzinām kaut vai to vecumu kategoriju, kas būs tur 20-gadīga meitene un 40-gadīga sieviete, un vienai vai otrai aizsūtīs, es tev kaut kādu veidu kailfoto kaut kur parādīšu, tur 40-gadīgai uzreiz būs ģībiens, kā tas konfrontē visu viņas dzīvi, un 20-gadīgai, ok, labi, sliktākajā gadījumā es pat arī varu ielikt Instagramā. Tā kā tomēr tur, kur ir laikmets, jau ir norūdījis ar to, ka nav tā ievainojamība, bet tas, protams, atkal būs, tas noteikti būs jāskatās kontekstuāli ar ģimenes vidi, jaunieci kādā ģimenes vidē, cik ļoti jau tur ir kauns un iebiedēšana ar viskaut kādām normatīviem un vēl viskaut ko nedrīkst un šausmas un fuj un briesmas un vēl kaut kas. Un tur tomēr es teiktu, jauniešu vidē var vairāk redzēt to drošību. Un tad nākošais lielais risks ir tā noizolēšanās tomēr no tiem apkārtējiem apstākļiem. Jo, protams, jaunam cilvēkam pirms tā dzīve atnestās pirmās lielās vilšanās, mēs tak visi skrienam ar lozungiem, šis nekad ar mani nenotiks, man būs viskaistākās attiecības, man būs tā kā nevienam, visi pārējie pieaugšie ir dīvaini un kaut ko tur dziļi nav sapratuši un man būs savādāk. Un tad, kad nāk tie pirmie triecieni, protams, ka viņi ir jaudīgāki, jo viņi ir pirmie triecieni. Un, protams, ka kaut kādā mērā viņu tā traumatiskā ietekme ļoti bieži ir tā, kura vēl ilgus gadus nāks līdzi, ja tā palīdzība netiks lūgta un ja viņa netiks kaut kādā mērā pieņemta, jo, tas ir tas pirmā reize vienmēr pārsteidz visvairāk. Nākošai jau jābūt spēcīgākai un spēcīgākai, kaut kādā veidā mulsinošākai. Tas nenozīmē, ka mēs nonivelējamies un ka mums vēlāk nevar vairs tā sāpēt, bet tā ideāla brukšana par pasauli kopumā, tā ir noteikti jaunās paaudzes, tāda ievainojamība, ko tur jau tad, kad mēs esam 40 gadnieki, kur vēl 50, 60 gadnieki, tomēr neesam dzīvojuši uz mēnesi un kaut ko esam piedzīvojuši, mēs tikā saprotam, kā mēdz tā dzīve notikt. Bet jaunībā jau lielākoties ir vienkārši skaisti priekšstati par dzīvi un ļoti bieži arī pieaugušo sabaroti tādi maldinoši priekšstati par to, kā tas ir. Cik tad mammas ar meitām ir runājušas,
varbūt par tām pieredzēm, kuras ir neērtas pieredzes, vai cik tēvi ir iespējams parunājuši par to vai brīdinājuši, kā tas var izskatīties reizēm no otra dzimuma perspektīvas. Tā kā, tas vienmēr būs kaut kādā mērā arī tāds seksuālās izglītības un atvērtības jautājums, ja runā tieši par šo aspektu. Es šausmīgi raujos pie vārta, kā tilti. Man patīk tavs salīdzinājums par 20 un 40. Es domāju, ka tā lielākā problēma ir 12, 13, 14 un tajā vecumā, jo, diemžēl, šī kailbilžu sūtīšana īpaši puišiem, kas arī notiek, ja, viņi nejūtas skaisti. Meitene, kura kailu var ielikt savu bildi Instagramā, es pieļauju, ka viņa ir diezgan glīta un viņi to apzinās un viņi varbūt pat speciāli sevi manifestē tādā veidā. Bet šie jaunieši, kuri ir atstumti, kuri nejūtas skaisti, kuri ir visbiežāk arī kādi, kā pēdējais salmiņš ir bijis šī saziņa ar šo svešinieku, domājot, ka viņš patiešām patīk. Tas, manuprāt, ir ļoti traumatiski šiem jauniešiem, jo viņiem ir ļoti liels kauns vērsties pēc palīdzības. Un tas ir tas, ko mēs redzam, ka cenšoties paši atrisināt šo situāciju, tā situācija kļūst vēl tikai sliktāka, jo nekas nebeidzas ar pirmajiem 100 eiro, kas tiek ieskaitīti. Nākamajā dienā atnāk nākamais šantāžas pieprasījums, un tas var turpināties ilgi. Līdz ar to, manuprāt, tas nav tikai kauns par to, kā es izskatos tajos video. Tas ir kauns, ka man ir bijis kauns prasīt uzreiz palīdzību, tur summējas šie kauni, dažādi, ka es vispār kaut ko tādu esmu darījis, ka es esmu neglīts vai neglīta, ka es pat viņam neesmu paticis un vienīgais iemesls ir bijis nauda, kāpēc tas ir prasīts. Jo te atkal nostrādā tieši tas pats, kas šīm pieviltajām sievietēm, ka šie cilvēki taču tic, ka tiešām meitene prasa vai tiešām zēns prasa šo bildi vai foto. Viņiem ir ārkārtīgi grūti aptvert, ka arī tur ir vienkārši krāpnieku kantori visbiežāk, kas to ir izdarījuši ar mērķi dabūt atkal šo naudu sev. Tā kā, manuprāt, tas bērnam, protams, ir daudz grūtāk kā 20-gadīgai dāmai, kur varbūt tiešām Instagramā šīs bildes liek ikdienā. Bērnam jau noteikti ir jāņem vērā arī tas, ka tur vēl būs bail no tā nosodījuma un objektīvas bailes, un jāņem vērā arī tas, ka lielākoties, diemžēl, bērniem ir arī jāsaskarās ar sekām un to sodu, netik daudz ar atbalstu un palīdzību, lai iedrošinātu gan sevi, gan citus, tad citos gadījumos vērsties, bet kur ir šīs pirmās pieaugušo reakcijas, patiešām arī bijušas nosodošas, biedējošas un otrais arī negribās. Tādēļ parasti ar nepilngadīgo auditoriju tomēr tiek ieteikts zvanīt uz krīzes tālruņiem vai uz pietiekoši neitrālām institūcijām, kuras ir būtībā orientētas uz palīdzības sniegšanu. Un, ja nav skaidri identificējami tie tuvinieki, kas ir pietiekoši arī droši vidi, nevis vēl vienreiz frustrējoši un traumatizējoši, tad tas ir tāds atšķirība varbūt jau, kā tu saki, no tiem pieaugušākiem jauniešiem, kur tas ievainojamības līmenis vairs nebūs tik ļoti atkarīgs no aprūpes personām. Tālrunis ir 116 111. Un vēl ko es gribēju piebilst, ka tomēr vecākiem arī ir īpaši jauniešiem, tur var redzēt, un ja vecāki ir pietiekami vērīgi, tad, piemēram, ja cilvēks iet vannas istabā vai toaletē ar mobilo telefonu bērns, tad tur ir jāsāk domāt, un jābūt kādai sarunai par to, kāpēc tev ir vajadzīgs telefons tajā brīdī, jo tieši šādi notiek šie visi notikumi. Jā. Un tad, kad tu jautā, kā tas varēja notikt, tad atbildes ir, es jūtu, ka vienmēr iet vannā ar telefonu, vai kaut ko, un tur arī tas viss ir noticis, un īstenībā tas ir bijis vecāku acu priekšā, un ja vecāki būtu bijuši sarunai gatavāki par šo seksualitāti, ka varbūt tas nav tik nevainīgi, varbūt, ka tur var būt kādas sekas un to kāds izmanto un tā tālāk, bet mēs jau negribam runāt par nepatīkumu, mēs par to sākam runāt tad, kad problēma jau ir notikusi, un kad tās sekas ir daudz traģiskākas. Un turklāt tad vēl ar nosodījumu. Protams, internetu tev vairs neredzēt kā savas ausis, tieši tā. Tu jau nosauc vienu tālruni, bet palīdzības lūkšana vispār, man liekas, tāda ļoti svarīga tēma šajā sarunā. Kas vēl ir tie ceļi? Jebkuram cietušajam, viens ir zvanīt uz kādu tālruni, kas ir šim mērķim paredzēts, vērsties policijā, kā notiek tas, kādi vēl ir tie ceļi, kā var šo darīt?
Jā, nu ar policiju ir jāsaprot, ka reizēm tur ir tas risks, neidealizējot policijas darbu, ka tur ir uzreiz tas diezgan klajā vajadzība pēc kaut kādiem pierādījumiem. Tāpēc tomēr parasti tiek rekomendēts tīpaši jauniem cilvēkiem, bērniem, vērsties uz krīzes tālruņiem. Turpat nebūs tik nozīmīgi, uz kuru var piezvanīt arī uz nerektīgo, jo tur savienos ar riktīgo vai notiks kaut kāda tā atbalsta sistēma, kas būs tiešām atbalstoša, uzklausoša un vismaz emocionāli nomierinoša un resursus izgaismojoša. Tur ir tas risks ar policiju. Protams, uz policiju ir jāvēršās, bet it īpaši tad, kad iet runa par šiem te kaut kādu veidu draudiem, noziegumiem, kur, pieņemsim, Martas centram ir ļoti daudz datu par šiem te pieredzēm, tad tur galīgi nav, kā lai saka, tās iedrošinošākās ieteikumi tieši saistībā sadarbībā uzreiz tiešā veidā ar policiju. Būtu jau brīnišķīgi, ja tā būtu, ja policija pie mums arī būtu atbalstoša institūcija, pirms uzreiz izmeklējoša, nosodoša un kaut ko pasludinoša, bet arī tur reizēm komunikācijā ar policiju nevajag baidīties no palīdzības lūgšanas. Pa soļiem ir aprakstīts mājaslapā www.drošsinternets.lv, bet tam algoritmam, kuram ir jābūt galvā pirms vērsties pie palīdzības, vēlreiz ir jāatcerās neturpināt šo saraksti, nemēģināt pašam kaut ko risināt, jo tāpat kā šīs sievietes mēģina sazvanīt šos prinčus Abu Dabī un visur citur, tieši tāpat arī rīkojas šie jaunieši, mēģinot paši iziet uz kontaktu vai pieslēdzot vēl tādu pašu draugu un kaut ko tad tur risinot. Tur ir jābūt skaidrai schēmai, ka tā ir spēle, kurā nevar uzvarēt. Viņa vienkārši ir pēc citiem noteikumiem veidot, līdz ar to ir jābloķē šis profils. Savs profils tajā brīdī ir jāpārtrauc komunikācija un maksimāli ātri jāvēršas tiešām, kā Kristīna saka, pie cilvēkiem, kuri zina, ko darīt tādā situācijā. Protams, var vērsties pie sociālo tīklu administratoriem, kad lūk, tur ir bijusi vai naida runa vai vēl kaut kā, tur ir jāspēj izvērtēt. Bet tieši tāpēc ir tik ļoti nozīmīgi par to runāt jau ģimenē, runāt skolā, lai jaunietim galvā nonākot tajā situācijā, tas algoritms ir pilnīgi tā kā nakts vidū skaidrs, kāda ir rīcība, pat ja tu esi tur nonācis. Un arī, man liekas, svarīgi ir tā normalizēšana, ka tie nav kaut kādi, nepilnvērtīgi cilvēki, ar kuriem tas notiek, bet mēs jebkurš varam nonākt pietiekoši jaudīgas schēmas kontekstā, kādam tas būs caur attiecībām, kādam tas būs caur pasta pakalpojumu, kādam tas būs tur, vēl caur kaut ko, ar ko mēs dzīvē nodarbojamies vai kas mums ir aktuāls. Tā kā, man liekas, arī tā normalizēšanas tēma ir ārkārtīgi svarīga, jo cilvēkam tomēr ir bail tikt stigmatizētam, tā vienmēr ir bijis un būs, un kamēr mums pastāv šie te nabadziņi, šīs te ne īpaši izglītotās vai prātīgās sievietes, ne īpaši atapīgie vīrieši, un tad ir tie normāli, adekvātie, saprātīgie un atapīgie, mēs kopumā neveicinām no tās sistēmas atlapšanu. Mēs tik un tā uzturam joprojām tie, un tad ir tikai jautājums par to, kurā es gribu nonākt. Tad labāk es noklusēšu, ka ar mani tas notika, jo es tad vismaz ārēji izskatīšos, ka tas uz mani nav attiecināms. Bet ja mēs paskatāmies, tad, man liekas, kurš no mums nav saņēmis aizdomīgu ēpastu, kur nevajag vērt vaļā mūsdienās, kurš no mums nav saņēmis kaut kādu ziņu, kur liekas tieši kādā sakarā, man liekas, pēdējā laikā, piemēram, visas tās pasta ziņas, kas liekas pilnīgi normāli, mazums kādā Amazonā es pasūtīju grāmatu, kaut ko tur aizmiršu samaksāt, kaut kādu nodokli, un ātri to vajag izdarīt, jo sūtīs apakaļ. Un kā tad esmu tur tagad tā? Tā kā man liekas, tiklīdz mēs normalizējam, ka krāpniecība pēc būtības ir normāla cilvēciska pieredze, tas nenozīmē, ka mums viņi ir jāveicina. Viņi ir plaši sastopami visos iespējamos līmeņos. Mēs paši kaut kādā aspektā tiešākā vai netiešākā noteikti kādu esam kaut kur maldinājuši, ne tā kaut ko ir sapratis, ne tur kaut kas ir. Un mēs jau pat arī, godīgi mūsdienās nevaram vairs zināt, kā mēs tiekam lietoti. Man, piemēram, pašai tāda pieredze, kā es tieku tagota kaut kur iekšā, lai radītu drošības sajūtu. Tad vai man visu ir jānobloķē, un es pati vairs nevaru sociālos tīklus lietot,
kas ir atkal tad kādā veidā es tur varu influencēt vai kaut kādas lietas darīt, kuras ir svarīgi palikt, lai viņas paliek atvērtas, bet tas, ka es pilnīgi labprātīgi, pilnīgi jauki varu noderēt kā drošības garants, kad sieviete, dari te, kur attiecību terapeits, šīs būs drošais variants. Labi, ka es attopos pirmā ieiet un ieraudzīt no rīta, kur es esmu ietagota un kāpēc es kaut kur pēkšņi atrodos. Tā, un tai pašā brīdī es iespējams jau atbalstu kaut kādu schēmu, pati sev nezinot, kur kaut kur jau aiziets tālāk, pārsūtīts tālāk, pāršērots. Tā. Jā, tie taustekļi ir visur, un kā tu teici, puķis ar tām 100 galvām, to varētu likt kā virsrakstu, ja mums būtu tāds poētiskāks formāts. Jā. Es domāju, ka mēs tuvojamies lēnām noslēgumam. Es vēl gribēju varbūt pajautāt tāds ābeces jautājumus, varbūt noslēgumā atgādināt, gan par tām robežām, kuras mums varbūt ir pašiem jāapzinās un jāsaprot šajā digitālajā vidē, lai sev pasargātu un jāsaprot, ka tāpat kā mēs nospraužam robežas reālajā dzīvē attiecībās, par robežām mums jādomā arī šajās digitālajās attiecībās, un otrs ir varbūt tas par robežām vairāk pie Kristīnas un Liena pie tevis varbūt par tādām tehniskām lietām, kā teiksim, kas ir varbūt tiešām kaut kādi acīm redzami parametri vai signāli, kas norāda, ka tas, ar ko tu sarunājies, nav īsts vai ka tas profils ir viltots. Es saprotu, ka tās schēmas jau laikam mūsdienās ir tik advancētas, ka bieži vien to nevar pateikt, bet iespējams, ka reizēm vēl var. Īstenībā ļoti daudz par to, kur lasīt. Ir mājaslapa neuzķeries.lv, kur ir aprakstīts pilnīgi katras šīs schēmas, kā tas notiek un kā izskatās šis krāpnieka profils. Un es jau minēju daudz šos aspektus. Ļoti veiksmīgs, šobrīd izbraucis no valsts, strādā kādā misijā, kur nav iespējams tikt klāt pie sakariem, tāpēc videozvans nav iespējams. Tur ir ārkārtīgi vienkārši patiesībā. Mēs lasam un mēs katrs tiešām, kā Kristīna teica, 10 dienā mums tāda nākties, es tajā vecuma grupā laikam man nāk. Bet tai pašā laikā es gribu minēt, ka perfekti pārzinot šīs visas lietas, tas absolūti nenozīmē, ka mēs uz to neuzķeramies. Ir labi to zināt, ir labi to saprast, ir labi sev pateikt stop brīdī, ka tu jūti kaut ko aizdomīgu, un jo tu vairāk par to zini, tev zemapziņa signalē tos aizdomīgos brīžus. Es esmu vienreiz dzīvē tikai uzķērusies uz to, ka pēc tūlīt, un īstenībā pēc tam vienkārši smieklīgi pašam ir, jo tu zini visu tehniski, tu vari izanalizēt to e-pastu, bet tu esi pircis, jo bija Ziemassvētku laiks, dāvanas pietrūka, kaut kas tur nebija, kaut kas ātri jānopērk, tā arī tas strādā, jo mums nav laika iedziļināties pilnīgi katrā punktā, kas mājaslapas adresē ir nepareizs vai vēl kaut kur, tā informācijas apjoms ir milzīgs, un teikt, ka ir kaut viens cilvēks, kas ar visu šo tagad racionāli tiek galā no muļķības. Tas ir vienkārši, ir jāapsēžās brīdī, kad ir jāpieņem nopietnāks lēmums, un tad jāpāanalizē, kas tur notiek. Bet visi krāpnieku profili un schēmas, tas viss ir aprakstīts un ar piemēriem tiek papildināts, un tā kā nav tā, ka trūkst informācijas. Jautājums ir, vai mēs gribam rakāties tajā, vai mēs gribam nomest tās rozā brilles par pasauli, kurā viss ir skaisti un dzīvo vienradži, vai mēs negribam. Ja mēs gribam, informācija ir pieejama, ķeramies klāt, sākam domāt kritiski, saprotam, kad reizēm ir jāieķeras galdā un jāsaprot, ak Dievs, kāpēc pasaule ir tik ļauna, tik nenovīdīga, tik ļoti mani grib izmantot un nedod neko labu pretīm, bet tas ir jāatkarīgs laikam no tā psiholoģiskā stāvokļa, cik ļoti tu par to cepies un cik ļoti tu to pieņem kā faktu, ka pasaule mainās, tehnoloģijas rada iespējas krāpt, tad reku kāds to izmanto viss. Un man liekas arī, ka vienmēr ir iespēja, tādēļ jau visas tās mājaslapas un palīdzības tālruņi visi ir radīti, lai viņus lietot. Un tad, kad es nonāku tajā brīdī, kaut nedaudz pie veselā saprāta, man rodās tā pirmā baža, labāk pajautāt. Mūsu mentalitātē joprojām ir tāda kā ieaudzināta, iedzimta vainas sajūta par to, ka man rodas jautājums un šaubas. Bailes kļūdīties. Reāls bailes kļūdīties un reāls bailes arī parādīt, ka es nezinu, kas noteikti pasaulē nebūs tik izplatīta. Tad, es teiktu, ka Latvijā tā joprojām ir liela tāda problemātika. Vienkārši piezvanīt un uzdot jautājumu un pārsūtīt to profilu
Un tur tak ir speciālisti, un ja tas pat nebūs tādā veidā iespējams, kā es biju iedomājusies, tad noteikti man norādīs, kur pastīties, izpētīt un vēl kaut ko. Tas tik un tā atgriežas pie tā komunicēt, nepalikt vienam, nenorobežoties un iet apritē. Tā kā viens reizēm nav pietiekams resurss, lai sevi pasargātu, un to ir jāapzinās. Un tas nākošais ir, kas ir kopumā, manuprāt, digitālās pasaules tagad tas jaunais izaicinājums. Es eju radīt saturu, vai es tur patērēju to saturu, un tieši tāpat tās arī komunikācijā ar otru cilvēku. Vai es radu apstākļus, kuros es redzu, kā cilvēks reaģē uz apstākļiem, kurus es redzu? Kurus es radu. Un ja es esmu tajā pozīcijā, kur es jau, 16. reizi gribu cilvēku satikt, gribu cilvēku piedabūt pie konkrētas atbildes uz konkrētu jautājumu. Un tur tikai visu laiku ir prom. Un tas ir tā kā vērojam darbus, nevis vērojam tekstus. Bet kāda Kristīna nesaprot, viņam vienkārši tajā brīdī atslēdz internetu. Es saprotu. Tieši tā viņš ir naftas platformā tajā brīdī. Jā. Tu gan visu romantismu es nezinu. Jā, tā kā jebkurā gadījumā proaktīvi un radam apstākļus un pieņemam to, ka, ja tur neviens nesadarbojas ar maniem apstākļiem, nebūs. Nebūs. Un varbūt ir jāļauj sev izsērot un izpēdāties. Reizēm jau vienkārši ļoti negribās. Un tā ir tā saprotamākā daļa tīpaši sieviešu realitātē, kas ir vairāk tad tie 40+, kur parasti ir šķirtās laulības, pēdējais randiņš vai pēdējā tuvība ir bijusi pirms 10 gadiem, ir mazliet arī tāda, kā lai saka, izkrišana ārā no realitātes, kurā iespējams nemaz nav tik viegli norentēties, jo komunikācija ļoti mainījusies. Un tur iespējams dara pakomunicēt vairāk ar bērniem, pakomunicēt vairāk ar jauno paudzi, kas vispār notiek ārā, kā man šobrīd komunicēt un ko man šobrīd vispār darīt, un nevis iet ar to mērauklu, kā man izdzīvot šai pasaulē pēc maniem priekšstatiem par dzīvi, bet beidzot tā kā saprast, ka pasaule virzās uz priekšu, viņa nekad atpakaļ gaitā nav gājusi, un līdz ar to arī komunikācija viņa mainās, un reizēm tur ieklausīties jaunu cilvēku komentāros par to, kas vispār ārā notiek, ir daudz vērtīgāk nekā aprunāties ar to vienu vecumu draudzeni, kura visticamāk, vismaz mans biežākais novērojums, gribēs audzināt vīriešus. Jā, un tad, ja vēl par tām robežām, ko es pirms tam 2 jautājumus biju salipinājis vienā, mēs varam runāt gan par tiem jauniešiem, gan arī par jau nākamās paaudzes cilvēkiem. Kā tad saprast, kurā brīdī tu atveries un dalies un stāsti par sevi? Es nezinu, vai tā ir kaut kāda iekšējā sajūta vai intuīcijas, ko vajadzētu paļauties, vai kā tu uz to skaties? No terapeitiskā viedokļa, ja mēs skatāmies, tad pēc būtības droši vien pirmais jautājums ir, kāda iemesla dēļ man dzīvē vispār ir kaut kas tik ļoti slēpjams. Mani nevar atklāt, ja es esmu atklāta. Mani nevar šantažēt, ja man pēc būtības es neiesaistos darbībās, kuras pēc tam, saproti, ja es fotografējos vannā, un es saprotu, ka es fotografējos vannā pirmo reizi dzīvē, un es spēju sev atbildēt uz jautājumu, kad jā, es dzīvoju digitālajā laikmetā, un pat ja es to daru ar telefonu, tas jau vairs nav droši. Un tas var jau nonākt nākošajā dienā, pat bez īpašas schēmas palīdzības jebkur. Ja es to esmu tur saglabājis un vēl kaut ko, tas ir arī par tādu, es teiktu tādu tiešām iedziļināšanos savās darbībās un attiecībās ar atklātību. Kāda līmeņa atklātībā es gribu dzīvot. Tādēļ es nevaru, ja mēs skatāmies no tās psihiskās veselības viedokļa, teikt, skaties īsto cilvēku, kuram uzticēt noslēpumu. Nē, es drīzāk ieteiktu izvērtēt, kas tie ir par noslēpumiem manā dzīvē, kādu mērķu vadīta es viņus pati uzturu vai pats uzturu, no kā es kautrējos, par ko man ir bail, ar ko es netieku galā, un es eju to risinu ar profesionāļiem vai ar cilvēkiem, kas reāli varbūt man jau pārbaudīta droša atbalsta sistēma, nevis ar pēkšņiem garām gājējiem, svešiniekiem vai ar vēl kaut ko. Tas attiecas uz jebkuru vecumu grupu. Tas attiecas uz jebkuru vecumu grupu. Un pēc būtības tur noteikti mazie bērni būs visievainojamākie, jo viņi tomēr vēl ir aprūpē. Un ja viņiem, diemžēl, nav tie vecāki atvērtie,
kuri nenāk pirmajā teikumā uzreiz. Kāpēc tu šito noliki te, to atstāji, tur neizdarīji šito, nemācēji šito un nemācēji to. Un mums mājās būtībā ir kritikas un pārmetumu kultūra, nevis atbalsta un intereses kultūra. Es jau tieši tādā pašā veidā arī normalizēšu visu to komunikāciju ārpasaulē. Ja man tur būs vienīgais uzticamības partners, tāds pats mans pusaudzis, draugs, kuram mājās ir tieši tādi paši apstākļi. Un līdz ar to mēs normalizējam, ka nevienam te uzticēties nevar. Visu, ko tu tur izdarīs, dabūs vēlreiz pa galvu, un tas būs sāpīgāk, jo ar tiem vajadzēs no rīta pamosties un vēl dzīvot vēl nescik gadus kopā. Šis mašs pāries. Kaut kādā tādā aspektā, bet tomēr paskatīties, kas tie man pa noslēpumiem. It kā jau ir forši, ka pusauģiem ir noslēpumi. Tas ir vecumposms, kad mēs norobežojamies, kad mēs audzinām to savu personību tā kā paši caur sevi un tur sitamies un aplaužamies un viļamies un vēl kaut ko nobriestam. Bet pieaugušā vecumā, kur tam vairs nevajadzētu būt, Bet, zin kā, ja tu jauniešu vecumā sadarīsi jau pietiekam daudz ziepju, tad brīdī, kad tu kā pieaudzis gribi iet politikā, tie video peld ārā. Tā kā par to digitālo pēdu tomēr ir jādomā jau sākot no tās pusauģu vecuma. Bet es neesmu vēl satikusi pusaudzis, kurš nebūtu nozadzis kaut ko, kurš nebūtu sanalojis kādam, kurš nebūtu nodarījis ļaunu kādam. Bet līdz ar to, ja mēs politiķiem pārmetīsim to, ka viņi ir bijuši pusauģi, tad mums jāpajautā pašiem sev, kas ir ar mūsu vecuma posmu psiholoģijas izpratni un ar kaut kādiem vecumposmu pašaktualizēšanās uzdevumu izpratni. Tā ir, bet tā sabiedrības vēlme nosodīt jebko, ko mēs atrodam otram kā noslēpumu, tas, manuprāt, ir tāds sabiedrības kultūras jautājums, pie kura ļoti vēl būtu Latvijā jāstrādā. Beata, tev vēl ir kāds jautājums, vai mēs varam palaist pēdējo apli? Es domāju, mēs laižam pēdējo apli. Ja jums ir vēl kaut kas piebilstams, noslēguma vārdi, lūdzu. Punkts uz i. Jā, man ļoti patika Kristīnas teikums par to, ka patiesībā mums ir jākļūdās, lai mācītos, un no kļūdām nav jābaidās. Vienīgi ir jābūt tiešām tai intuīcijai un veselajam saprātam nekļūdīties tā, ka vairs atpakaļceļa nav. Kamēr tas ir tik tālu, manuprāt, pieņemt, ka pasaulē vienmēr tu visu nekontrolēsi, ka vienmēr ir lietas, kuras var pārsteidzoši tevi kaut kā vai pozitīvi vai negatīvi ietekmēt, tas viss ir pilnīgi normāli. Bet tiešām palīdzēt tiem cilvēkiem, un par to mums visiem ir jābūt līdzatbildīgiem, lai tie, kuri paši neprot izvērtēt, nesaprot, jūtas pārāk droši vai pārāk neapdomīgi vai vēl kā savādāk ievainojami, un mēs zinām, ka tās traumas varētu būt lielas, tiem gan ir jāpalīdz. Tā kā tur ir darbs vai informēt, kā rīkoties, vai vēl kaut kādi citi atbalsta mehānismi ir jāizmanto, bet uzskatīt, ka visi ar to tiek galā, tā nebūtu nav. Sabiedrībā ir ļoti daudz ļaunuma, un no tā ir jāiemācās sevi pasargāt. Neizolēties. Mans noteikti tāds nobeiguma punktiņš uz būtu neizolēties, jo man liekas, neatgriezeniski ir tad jau, kad nav vairs ko atgriezt. Tas nozīmē, ja es esmu beigta, tad droši vien tas ir neatgriezeniski, bet kamēr es esmu dzīva, manta nāk un iet, veselais saprāts reizēm arī iegodīgi. Bet tas, ka mēs esam viens otram līdzās un mācamies būt atbildīgi, atvērti pasaulē, tā, manuprāt, ir ļoti, ļoti liela tāda jauna pieredze mums šeit, mūsu valstī. Iesaistīt citus tajā, kā es kļūstu atbildīgāka par to, ko un kādus lēmumus es pieņemu, un es konsultējos, un es prasu padomus, un es stāstu, kā man iet, bet tas viennozīmīgi prasīs man atvērties tajā, par ko man ir kauns, no kā man ir bail, par ko man ir nērti, ko es gribētu, kas nebūtu noticis. Bet tādā veidā tas ir vienīgais veids, kā mēs varam satikties tajā atklātībā. Lieliski. Paldies ekspertēm par brīnišķīgo sarunu, par aktuālu tēmu. Un tad jau uz tikšanos kādā citā reizē. Paldies!